Halo, sveiki! Esam podkāstā Jauniešu mājā ģimeņa dienā 2024. gada. Šodien ir 1. jūnijas. Pie mums ir atnākusi ģimene. Iepazīstināt sevi. Sveiki, labdien! Šeit jūs esam Girts Indriēts ar savu jaunāko dēlu, Marku Indriēti. Prieks iepazīties, forši. Kā jums šodien vispār forši iet diena? Patīk šis pasākums? Mēs baudām vasaru. Ir forši, kad ir saule, karsts, silts. Tā kā vajag būt vasarai. Forši. Kā tev? Man labi. Man ir brīvlaiks un tieši šogad man ir arī dzimšanas diena. Apsveicu, forši. Tā, tad sākumā būs ātrie zibens jautājumi. Pa vienam uzdošu. Tā kā, kas ir labāks, kaķis vai suns? Kaķis. Tev, kas ir labāks, kaķis vai suns? Suns. Labi. Tā, kas ir pirmais? Vista vai ola? Ola. Kā tev šķiet? Vista. Labi. Labākais novads Latvijā? Ogres. Jā, tev nav variantu, tev nav jādomā. Labākā pilsēta Ogres novadā. Pilsētas arī mums ir. Viennozīmīgi Ogre. Jā. Jūs paši no kurienes esat? Ogre. Arī Ogre. Mēs ne izšķelnieki. Nē, mēs esam Ogre. Iedomājies, ka tev priekšā ir robots, un viņš tev jautātu, kas ir dzīvot, ko tu atbildētu? Dzīvot, tas ir elpot, iet, skatīties un spēt cilvēkam pašam sev palīdzēt un citiem palīdzēt. Kā tev šķiet? Man šķiet, ka varētu visu dabu apskatīt. Tas ir tā tu paskaidrot robotam, ja, kas ir dzīvot. Jā, un vēl attīstīties. Tā kā tā. Nav super, paldies tev. Tā, tu tas nākošo jautājumu, kas mums te tās labs vēl ir. Kurš ir labākais gada laiks? Pavasaris, vasara, rudens, ziema? Vasara. Man liekas, kad mēs dzīvojam tik unikālā laika joslā, kad mums ir visos gada laikos savs skaistums, kas citās laika joslās nav tik krasi izbaudāms. Jā. Piekrītu. Nē, es arī esmu vasaras cilvēks, man bija vasara, bet tāpat tās visas pārējos gadlaikus arī izbaudu. Kāpēc saule, kāpēc mēnesis? Saule ir domāt, vai cilvēki varētu redzēt visu, bet nakts ir vai no dienas apūstos. Super atbilde. Man šeit nav ko piebilst. Tāpēc mums ir tie tādi āķīgie jautājumi. Gribam tā kā īsis cilvēkus, jā, bet aizmirst, kā tev bija vārds? Marks ļoti labi atbildēja. Es pat negaidīju. Tā, ja tev būtu 100 eiro, ko tu ar tiem darītu? Ko tos teicis atbildēs? 100 eiro, tas ir. Es droši vien aizbrauktu ar ģimeni, bet ar ģimeni aizbraukt kaut kur teiksim, tādā, neteiksim, ar 100 eiro nevar nekur tālu aizbraukt, bet kaut vai kino ar maķīti, uz pilnu klāpēju, teiksim, izbaudīt to ar ģimeni. Ko tu darītu, ja tev būtu 100 eiro? Ja es nopirku sev jaunu mantu, un ja man vēl atliktu vēl kaut ko citu, es varētu. Kādu mantu tu sev gribētu? Kādu sev nopirku 100 eiro? Tādu, ko es gribētu. Viss skaidrs. Ja tu būtu krītošā liftā, tev izdotos izglābties, ja tu paliktos pašā pēdējā brīdī? Kā tev šķiet? Es domāju, ka nē. Kāpēc? Tu nezini, kurajā stāvā tu esi. Labi. Loģika. Fiziku vēl neesam mācījušies, jā? Jā. Nekas, labi, bet tava atbilde bija foršā pareizi. Ko tavs teicis domā? Tas ir laikam kaut kas būtu no neiespējamās misijas filozofisks jautājums, bet doma laba, kā saka, neesmu šitā žanra piekritējis, tāpēc nemēģināšu, kā saka, izcelties kaut ko ordināli, lai teikt, ka jā, viss būs baigi forši. Okay. Kāpēc nevar iesauļot plaukstu? Jo tas nav, tas ir ķermenis, bet tu nevari vienkārši vai viņai augšā, tad tev nebūs ērtri. Tāpēc, ka mēs viņus visbiežāk mazgājam un trinam, un līdz ar to tas iedegums mēs viņu reāli notrinam. Okay. Vai varbūt kaut kas skaistāks par saulrietu jūras piekrastē? Nā. Tev patīk, jā? Saulrietu jūras piekrastē? Man patīk. Man liekas, ka galvenais justies laimīgam, un kad tu esi laimīgs, tad laimīgs, priecīgs, laimīgs vairāk, tad
Nav starpība, vai ir saule, lietus, vējš, tev visi forši. Piekrītu. Tad, tieši nākamais jautājums bija, kas ir laime, jo laikam atbildēju uz to. Kā tu domā? Markus, bija vārds? Marks, kā tu domā, kas ir laime? Kas priekš tevis laime? Laimīgi, tā kā tu, piemēram, tu spēlē super bingo, tu pēc tam laimē 100 eiro. Jā, tad mēs atgriezāmies pie tā. Tā kā cik tu loģiski visu saspriedi. Kā tas būtu, ja visa pasaule būtu klusumā? Tad nebūtu interesanti. Tā varbūt vizuāli kaut ko visu laiku rādītu. Domā, nebūtu interesanti? Nezinu. Cik tev patīk, kad ir trokšņi, skaņas apkārt, jā? Tā vidēji. Man vairāk nepatīk, kad bļauju skolā. Saprotu tevi, jā. Tu nebļauji skolā? Dažreiz. Kurš saldējums ir labāks, vaniļas vai šokolādes? Šokolādes. Kādām tēm, kāds garšo? Vaniļas. Kafija vai tēja? Te jau laikam vairāk ir pieaugušiem jautājums. Kapučīno. Tu pāri arī dzer kapučīno? Šādi drusciņi. Tas ir tie svētki, tie ir mazie svētki, kad atļaujam kaut ko ārpus tā ierastās ikdienas. Ir jau tie šokolādes dzērieni, kurus arī sauc par kapučīno, teorētiski. Jā. Tētis, kafija, tēja? Protams, kafija. Ja tev liktu izvēlēties redzēt tikai vienu krāsu, kura tā būtu un kāpēc? Melnā. Kāpēc? Ja tā ir mana mīļākā krāsa. Tev riktīgi patīk melnā? Zināju, ka melnā absorbē visas krāsas. Jā? Jā. Pēc teorijas, laikam, melnā ir visu krāsu savienojums. Tad tev sanāk patīk visas krāsas. Nelabi, tik tā. Kā doma tētim? Laikam, gribētos visu redzēt gaišu, pat nevar nosaukt vienu krāsu, bet gribās vispār dzīvi redzēt krāsainu. Ok, tas ir forša atbilde. Kas ir trakāk? Slapjas zeķes sausās botās vai sausas zeķes slapjās botās? Slapjas zeķes sausās botās. Jā, kādām tētiņš? Abi divi ir ārprātīgi traki. Man arī tāpat šķiet, man liekas, abos divos ir nekomfortabli. Tur nav svarīgi, kas ir slapjš un kas ir sauss. Kas tu esi, nakts pūce vai rītas virbulis? Rītas virbulis. Jā, tētis? Man dzīve ir piespiedusi būt gan rīta zvirbulim, gan nakts putnam. Man nav variantu. Okay, iepazīstieties, vēlreiz atkārtojiet jūsu vārdu, uzvārdu ģimenes, lai tie, kas mūs klausās, vēlreiz zinātu, kas jūs esat. Girts. Marks. Un uzvārds jūsu ģimenei? Indrieši. Indrieši. Girts un Marks, jā? Jā. Kāda ir jūsu ģimenes kaut kāda visraksturīgākā tradīcija, joma, hobijs, kaut kāds ēdiens, kaut kas tāds, kas jūsu tieši ģimenei ir? Mums ir īstenībā diezgan daudz tādas lietas. Mēs mīlam iziet dabā, vienkārši izējām ārā pastaigāties, aizbraucam uz ziliem, uz molu. Mēs tur zinām visas tācīnas no galvas, bet mēs ejam pastaigāties. Tāda, protams, aizbraukt uz foršu vietu, ogas galā ir uz pikniku, uztaisīt savstarpējo. Un vēl ir tāda lieta, ka mums ir cenšamies viens otru atbalstīt sporta pasākumos. Tas ir Marks sporto māsa, piedalās orķestrī. Es pats iepriekšējos gadus braucu motosportā, ka mēs esam ģimene kā atbalsts. Ja ir iespēja būt, teiksim, kā atbalsta viens otram atbalstīt, teiksim, pasākumos. Un tas veido tādu savstarpēju tādu kodoliņu, kad mēs esam viens par otru un būt, kā saka, atbalsts un palīgs. Tad jūsu tradīcija ir, jūs vienmēr ejat pastaigāties kaut kur dabā, vienmēr visi kopīgi, tad ar sportu? Sports mums ir tāds ļoti tūs, kopīgs ir tikai tas, kad, cik ir tā laika, tā beidzās skola, te jau būs vairāk laika, tam visam būs jāpievēršās vairāk laika, jo skola mums ļoti daudz aizņem laiku, ka tas brīvais laiks ir ļoti maz. Un vispār tā mūsdienu tā dzīves gājums ir tā, ka mums vecākiem ir ļoti maz brīvā laika. Jā, vienmēr jāmeklē. Ja var sakot, ja pats neatvēlēs tam, tad viņa vispār nebūs. Tagad ir tā kā jāmeklē speciāli sev atvēlēt ar ģimeni laiku un ģimenei vispār kopīgi. Ir ļoti pie tā jāpiedomā, lai tiem bērniem iedotu to laiku
kopīgo laiku iedotu, jo mūsdienu tas skrējiens uzliek ļoti nozogto laiku. Galvenais, ka nozogto brīvo laiku ar ģimeni. Kā tev, Mark, kādas tradīcijas tev šķiet ir jūsu ģimenē? Hobiji vai? Man šķiet, ka man ir viena tāda tradīcija, kad notika skola, man bija tikai svētdiena brīva, jo visas tās dienas bija skola. Sestdien nebija skola, bet tur bija man baseins. Un arī man katru dienu varēja teikt, ka bija treniņi. Tad jūsu tradīcija ir svētdienas brīvas, savu speciāli izbrīvēt brīvas, ja? Lai ir ļoti superīgi. Kā jūs sevi raksturotu kā ģimeni? Mēs gribētu teikt, ka mēs esam kā ģimeni, kā tāds kodols, kas cenšamies būt kā ģimeni kopīgi, darīt lietas kopā un būt kopā. Nevis katrs metāties pa savām, katrs iet savās darīšanās, bet censties, teiksim, to laiku, kamēr ir iespēja un cik ir iespēja būt kopā un darīt lietas kopīgi. Tad viens no jūsu ģimenes raksturojumiem varētu būt, jūs mēģināt būt kā komanda kopīgi. Jā. Mums ir tāda lieta, kad arī bieži vien mēs arī taisam ēst kopā, kā saka, piedalās vai, teiksim, sadalām, teiksim, atkal komanda, kā komanda, kā ģimene sadalām pienākumus, vai tas viss ir kopīgs, nevis viens strādā, pārējie 3 zvilnē krēslā vai divānā un gaida, kad būs. Kā tev, Marka? Es domāju, mūsu raksturs ir tā kā, ka mēs esam mīļi. Un vēl mēs varam attīstīt dzīvnieciņus, jo man izdevās jau 2. Kādus? 2 mazus cālīšus. Forši. Prieks dzirdēt ir. Marks, mums sanāca tā, kad mēs braucām pakaļ ar Romu, brauc pakaļ ovām, mājas audzētām. Viņš ieraudzīja cālīšus un viņš tā pieķērās tām cālītīm. No kurienes tas cālīts radās? No olas. Kā radās ola? No vistas. Kā vistu ola? Kā? No inkubātora. Kas ir inkubators? Inkubators ir inkubātora veikalā. Inkubātori, baigi iet paskatīties, viņš nelikās tik ilgi mierā. Es cerēju, kad jātaisīšu to inkubātoru veikalu, internetu veikalu, ka tur būs tikai dārgi, un es pateikšu, sorry, Mark, nevaram, mēs tikai un tur ir bērnu, tāds fantastiska lieta, kā bērnu pētnieciskie inkubātori, 7 olām, mās, foršs, kompakts inkubātors. Protams, es tā mazliet vairs. Mājās tā varētu audzēt pats kā cālīti, izaudzēt no olas. Jā. Super. Tev ir inkubators? Es atdevu svetēju, jo daudz grib arī pamēģināt. Bet tas inkubators izskatījās arī pēc cāja. Bet tu tā kā izaudzēji sev no olas, pilnīgi no sākuma 2 jaunas, un tagad tie cālīši dzīvi staigā, priecājās. Jā. Super. Vienkārši fantastiski. Tā ir tāda Marka, tāda, kā saka, īpašība. Ja viņš kaut kam pieķerās, tad viņam to ir ļoti grūti dabūt ārā. Viņam tur raks, viņu neliksies mierā, kamēr viņš nesasniegs to. Jūs tieši tagad aizkārāt to tēmu, tieši tā pastāstiet kaut ko vairāk par sevi. Kāds jūs esat? Tā kā? Gan viens par otru, gan arī katrs pats par sevi izstāsta. Marka, izstāst sākumā par sevīm kaut ko. Kāds tu esi pēc rakstura? Es esmu ļoti sportisks un tāds arī nepacietīgs. Nepacietīgs, tev vienmēr viss vajag ātri, ja? Bet ar cālīšiem tur gan vajadzēja pacietību, vai ne? Bet tas tev iemācīja pacietību. Jā. Ko tu par tēti teiksi? Kāds tētis pēc rakstura? Foršs un mīļš arī. Viņš ir man vislabākais tētis. Un ko teicis? Kāds ir Marks? Marks, viņš ļoti precīzi pateica, ka viņš ir nepacietīgs. Viņam vajag tagad tūlītās un uzreiz vajag rezultātu. Un to cālīti viņš bija katru dienu gatavs bija to inkubātoru kratīt, vai kad būs ātrāk tas cālīts, bet man patīk tā viņa spītība. Viņam ir arī spītība.
tas tā neatlaidība, tur mījās ar spītību. Un tas man patīk, kad tā var sasniegt daudz mērķus un liels mērķus. Man tā liekas. Protams, ir arī maziņš slinkumiņš kaut kādos brīžos un ne uz lietām, kuras nav mums tīkams, bet tas ir tikai normāli, jo mēs visi bijām. Jā? Kā tēti saka, jā. Mēs visi bijām tādi. Girta, un par sevi, kāds tu esi? Raksturo, kā tev šķiet? Es gribu viņiem iedot visu to labāko. Jā, tu esi tā kā neatbildes jautājumu, kā tu esi pēc rakstura kāds? Tā kā? Pēc rakstura diezgan prasīgs. Prasīgs tad to. Es gribu, ja es dodu, es gribu atpakaļ redzēt atdevi. Un, tu uzreiz gaidi dividendes no visa. Varbūt tas nevis dividendes, bet es gribu redzēt, kad to dara mēs dodam, es gribu dot, bet es arī gribu redzēt, kad to novērtē un ka to, tā kā pieņem. Dara ar visu, novērtē, ar vērtējumu. Nevis es iedodu un tas tiek iemests stūrī. Bezvērtīgi. Tu ne tikai esi prasīgs tā kā pret kaut ko tā kā materiāli, tā kā tu ieguldīji darbu un atpakaļ, bet arī tā kā tās citējās vērtībās, tās soft skills saucās. Jā, precīzi. Tagad būs jautājums Markam. Mark, kas ir kaut kas tāds, ko par tevi nezina tavi vecāki? Protams, tagad jau vairs nebūs noslēpums, ja tu pastāstīsi, bet varbūt tev ir kaut kas, ko tu gribi pastāstīt, ko viņi nezina. Es gribēju, viņi nezinu, kad es kaut ko gribu, man ir, tad es nevaru pateikt viņiem, un tā arī es viņiem nepasaku. Jā, noklusē, jā? Jā. Varbūt tā nebija tik svarīga tā lieta, varbūt tu pārdomāji tad. Jā. Vai tu arī noklusē kaut kādas svarīgas lietas un tu gaidi momentu, kad viņiem pateikt? Tā arī man arī tā ir bijis. Labi, paldies jums par sarunu, bet vēl pēdējais jautājums par tieši jauniešu ģimenes dienas rīkošanu. Ja jums būtu budžets kaut kāds iedots, piemēram, 2000 eiro, kā jūs sarīkotu šīs dienas? Jūs tagad saigājāt, skatījāties, kā jums liekas, varbūt kaut kas pietrūkst, varbūt kā jūs sarīkot, kaut ko jūs varat ieteikt, kas būtu foršāk, labāks? Es gribēju teikt, ka man liekas, tā ir fantastiska tradīcija, kuru noteikti vajag turpināt un pilnveidot, vai teiktu, kā pilnveidot, droši vien tas nebūs manā kompetencē, jo, ja katru gadu būs viens un tas pats, cilvēki pie tā pieradīs un teiks, tur jau tas viens un tas pats ir. Tāpēc ir forši, kad ir pie tā ķerās atbildīgi cilvēki, profesionāli cilvēki un kaut ko mēģina katru gadu kaut ko jaunu, kaut ko savādāku. Un tas ir pozitīvi. Tas ir pozitīvi, jebkurā gadījumā, kad notiek mums tādi pasākumi. Es uzskatu, ka labāk ir šitāds pasākums nekā nekāds pasākums. Un tas ir pozitīvi to, kad arī tiek iesaistīti jaunieši. Un tas jebkurā gadījumā es nemēģināšu kritizēt, jo tas nebūtu objektīvi. Nav kritizēt tieši kaut ko tā kā ieteikt, varbūt mēs tas tā kā aptauja. Mēs savācam kaut kādas idejas, jo vienmēr tie, kas paši tajā darbībā ir, mēs šeit nofokusējamies, mēs jau varbūt nepamanām kaut kādas lietas, un vislabākā ir atpakaļ saite no tā kā teiksim, pašiem apmeklētājiem, jo varbūt tikko sajūta, ka kaut ko gribētos, vai kaut kas trūkst, vai arī otrādi, būtu šī forša ideja kaut kāda, un mēs varētu apdomāt. Es droši vien, varbūt tas nebūšu tas pats objektīvi, nevis objektīvi, bet tas pats pareizākais, tas manas doma, bet man gribētos vairāk, lai par to runā, teiksim, masu mēdī. Komunicē, jā, ka mums vajag lielie mēdī. Mēs, man drusciņi apbēdina, mēs masu mēdījos dzirdam daudz lietas, kuras mums vispār īstenībā varbūt tās nevajadzētu dzirdēt un nevajadzētu zināt, jo tas notiek. Es tam piekrītu. Vislaikus sajūta ir tāda, ka tā kā kaut kādas sliktas lietas vēl kaut kā par šitādām ģimenes dienām grib izplatīt, lai tā kā cilvēki saprastu, ka ir tāda iespēja atnākt, ka tas ir jauki, ir forši, tas tā kā tieši labklājību radītu un tas kaut kā paiet garām. Tas mainītu, es domāju, ka tas mainītu daudziem cilvēkiem kaut kādu ikdienas rutīnu mainīt. Tas cilvēkus izņemtu ārā no tādas tās ikdienas, tās ierastās rutīnas mājas sēdēšanas, tas izkustinātu viņus, vai ne?
Bet man gribētos īstenībā, lai vairāk par to runāt tieši lielie mēdīji, lielie radiostacijas. Mēģināsim vairāk tieši tā, kā sakas, reklamēt šādus pasākumus, lai vairāk sasniegtu mērķa auditoriju, lai cilvēki vairāk uzzina. Un arī, lai arī vairāk nāk un apmeklē. Jā, jo, teiksim, tai afišē mēs, teiksim, mūsdienu afišē, man afišē pa pašu mājas, ne? Un, teikšu godīgi, es viņai pagājis, esmu garām un neesmu tā īpaši redzējis viņu, ne? Bet, ja viņi skanētu biežāk radio, es domāju, daudz cilvēku vairāk dzirdētu. Tādā konsistence, jā, tas ir. Tas būtu mazliet vairāk, nevis, teiksim, vietējā avīzītē vai teiksim, kaut kāda vietējā mēroga, bet tieši, ka tev kā visas reklāmas var skandināt 115 reizes pa dienu. Kāpēc nevar skandināt, kad būs ģimenes diena? Tas ir forši. Centīsimies, jā, tas būtu forši. Es īstenībā gribētu, lai to sadzird, teiksim, ka tas nav spiediens uz jums, bet lai teiksim, par to domā bišku augstākas amatpersonas un to uzskata kā tradīciju, un ka tā ir mūsu tradīcija, nevis aizgūta tradīcija no citām svešvalstīm, kas nav mūsu tradīcija, kas neveido, teiksim, to intelektuālo sadraudzību, sadarbību, to savstarpējo saikni ģimenes. Paldies jums, paldies. Marka, ko tu gribi klausītājiem uz beigām kaut ko pateikt? Ir kaut kas tev ko teikt? Es nezinu, ko varētu teikt. Jā. Novēlēsim varbūt visiem, kas klausās, visām ģimenēm, visiem jauniešiem labu dienu, ja? Veiksmīgu, lai forša diena. Jā. Lai visi izpriecājas, atpūšas, vai ne? Jā, paldies arī tev, Markus. Paldies, Marks. Paldies, Ģirt. Ar jums bija Oļegs Strojtovs no jauniešu podcastu Telpas, no jauniešu un ģimenes dienām 1. jūnijā 2024. gadā. Nākamgad arī būs. Nāciet, aicināsim, reklamēsim. Tā kā jā, nepaliešiet garām. Paldies jums, visu labu. Super, paldies. Tā, Marka, saka tā. Tā. Tā.